Liels paldies par iespēju prezentēt pieredzes stāstu un mazliet kontekstam vēlētos pastāstīt par Zinātniskās institūcijas Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un Mākslu institūta tātad veiktajiem pētījumiem fundamentāli lietišķajā programmas ietvaros, vai jūs lūdzu varētu palaist nākamo slaidu, kurā tad un arī nākamo uzreiz īsam ieskatam par institūcijas kopējo kapacitāti un rezultavitāti un to, cik daudz projektus šobrīd mēs īstenojam tieši šajā fundamentāli lietišķā pētījuma projektu programmā. Un lūgums nākamajā slaidā tas tikai ieskatam par to, kā mēs kā institūcija esam ieguvuši šo te zināšanas un varbūt kaut kādus uzkrājuši arī jau secinājums par to, kā iesniegt un kā pilnveidot savus projektus, kas, protams, neliecina par to, ka katrs iesniegtais projekts ir sekmīgs. Tad atgriežoties pie nākamo slaidu, lūdzu atgriežoties pie pētījuma projekta, par kuru šodien vairāk un detalizētāk stāstīšu. Tas tika apstiprināts 2021. Gada konkursā, un šeit jūs redzat arī slaidā visus iesaistītos zinātnisko grupu, sākot ar mani kā projekta vadītāju, tad galveno izpildītāju, kas ir profesora Ilona Kunda, un arī galvenie izpildītāji un studējošie. Kopumā projektā ir iesaistīti pētniecības grupā 8 personas šobrīd. Lūgums nākamā slaidā var lai stāstītu par projekta rezultātiem un plānošanu, es gribēju īsi ieskicēt, kāds tad ir šī projekta mērķis, un šī projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mazo radošo pilsētu darbību. Kā viens no rezultātiem top šobrīd arī monogrāfija, kurā mēs sintezējam un apkopojam šo te radošo industriju ekosistēmas, kā radošam potenciālu krātuves un iespēju sadarbības ar citām pusēm, tā skaitā politikas veidotājiem, kā to savieno radošie starpnieki. Tad nākamajā slaidā ir redzams mana kā projekta vadītājas pieredze fundamentāli lietišķo pētījumu projektu iesniegšanā, kurā ir attīstības ceļš, kurā pirmie 2 projekti netika apstiprināti, un jūs šeit pat varat izsakot, kā ir mazliet pilnveidoti un mainīti koncepti un papildinot teorētisko un arī metodoloģisko ietvaru. Nonācām pie pirmā apstiprinātā projekta 2020. Gadā, un kuram pēc tam sekoja jau uzreiz nākamais apstiprinātais projekts, kurš šobrīd tiek īstenots. Šo slaidu mērķiecīgi ieliku ar domu, ka pieredzes stāstos ir jādalās arī ar to, kā neizdevās, ne tikai to, kas veiksmīgi izdodās. Precizējot savu nozari, tas ir viens no aspektiem, par kas arī mūsu ceļā uz veiksmīgi apstiprināt fundamentāli lietišķo pētījumu konkursu un nācās saprast, jo patiesībā mēs esam starp sociālajām un humanitārajām mākslas zinātnēm, jo radošās industrijas šobrīd ir ļoti skaidri iezīmētas cits humanitārās un mākslas zinātnes. Tāpat laikā pētījuma metodes tiek diezgan daudz vadības zinātnes un socioloģijas zinātnēs redzamas. Tāpēc sākotnējais arī šis te meklējums, kura ir mūsu precīzā zinātnes pamata nozare, noveda laikam jau arī tikai laika gaitā, iesniedzot pirmos neveiksmīgos projektu pieteikumus un tad saprotot, kur mēs tieši konkrēti vislabāk un visprecīzāk atbilstam. Šaubas par prioritāro virzienu zinātnē gan nav bijušas. Tad par nākamajā slaidā jūs redzat, kā mēs esam plānojuši pētnieku šo te zinātnisko darba grupu, un jāsaka, ka diezgan pie šī plānotā arī turamies, kas tika plānota 4 studējošo iesaiste, un šobrīd šī slodze ir lielāka, mēs
pārreikinājām mazliet un sapratām, ka varam paņemt vēl papildus studentus, ne papildus studentus, bet mainījās slodzes saistībā ar to, ka mums kā vieni no zinātniskiem rādītājiem ir maģistra darbi, sekmīgi aizstāvēti maģistra darbi. Un šeit es ļoti daudz konsultējos, tātad Latvijas Zinātņu padomes kolēģiem, kas varēja paskaidrot, ka šim konkursam vēl ir attiecināms, ka maģistra students beidzot studijas var turpināt, nepārējot nākamajā līmenī, bet tā kā mums bija šis gadījums ar maģistra studentu, kurš beidz studijas un neturpina tālāk vairs studēt doktorantūrā, bet ārkārtīgi interesēts un tiešām kvalitatīvs pētniecības darbs grupas loceklis, kuru mēs ļoti vēlamies saglabāt, tad tajā brīdī es sapratu, ka ir jāpieņem darbā vēl maģistra studente, tātad šo te jāatrod līdzekļi starp pārdalot mazliet mūsu atalgojumus, lai varētu pieņemt vēl vienu studentu, tāpēc mums sanāk mazliet vairāk studentu, kā bija plānots sākotnēji, bet visi ir tik ļoti dziļi iesaistīti, ka atteikties tāpēc, ka viņš ir beidzis studijas, patiešām negribējās, jo tā datu jau aprobācijas fāzē jau ir ļoti, ļoti daudz uzkrāta pieredze. Mums ir svarīgi arī, ka viņi var tālāk prezentēt un piedalīties konferencēs un attīstīt šo savus pētnieces kapacitāti pat, ja viņi pieņems lēmumu studēt doktorantūrā vēl pēc 2 gadiem tikai. Un šeit jūs redzat arī, ka slodzes ir neliels un cilvēku skaits ir liels. Tā kā tas ir veids, kas diezgan labi sasaucās arī iepriekš minēto, kā tiek humanitāro mākslas zinātnēs plānot šī te projekta īstenošana. Tad nākamajā slaidā es mazliet gribēju parādīt konkrētos rezultātus, ko mēs esam solījuši un kurus jau esam sasnieguši un kuri vēl ir procesā. Tātad projekts beidzās šī gada decembrī, bet šie te zinātniskie rādītāji, kas ir saistīti ar oriģināliem zinātniskiem rakstiem, ir sasniegti. Tas, ko mēs plānojām, ir pieticīgi, viens virs šī 50% nozars vidējā citēšanas indeksa, mērķtiecīgi, jo bija skaidrs, ka mēs, protams, neplānosim, kuri nav vispār attiecinām uz augstiem zinātniskiem kritērijiem, vismaz ERIC+, vai Scopus vai Web of Science, un mērķtiecīgi cenšamies rakstīt rakstus tos, kas varētu tikt apstiprināti tikai Web of Science vai Scopus datu bāzēs, bet jāņem vērā, ka, protams, ir jāiet uz šo izcilību un vienmēr mazliet bažas par to, vai mums īsajā laika periodā izdosies sagatavot rakstus, kuri gan tiks pieņemti, akceptēti, publicēti, un tas ir viens no tiem šo te rakstu izstrāde, un visu pētniecības procesu pirmajā gadā vēl mums nav par ko īsti uzrakstīt to zinātnisko rakstu, lai mēs pienestu šīs jaunās zināšanas tieši saistībā ar savu pētniecisko tēmu, bet veiksmīgi mums izdevās līdz jau starposmam sasniegt šo te pirmo visaugstākās citējumības žurnālā publikāciju. Tad nākamais slaids rāda plānotos rezultātus, kurā, lai arī izskatās kā viens recenzēts zinātniskā monogrāfija, kas ir ļoti liels un apjomīgs darbs, ar ko mēs šobrīd strādājam, kas sintezē ļoti labi visus pētniecības virzienus un rezultātus, kas ir vairākās darba posmos veikti, un ir diezgan daudz arī konferenču materiāli, pilna tekstu un kopsavilkumi, jo katru gadu mēs kopš projektā pirmā gada jau ir teorētiski jau sākot esam pētniecības darba semināros secinot jau galvenās tēzes, jau sākām pieteikties konferencēm un katru gadu esam vismaz 2 konferencēs piedalījušies, un šogad, protams, ir rezultātu izplatīšanas gads, ir vēl lielāks skaits pētnieku dodās uz konferencēm. Nākamajā slaidā vēlētos iezīmēt praktiskos rezultātus, ko mēs plānojam, kas ir, tātad mēs pētam 4 šīs te pilsētas, un katrai pilsētā mums ir ziņojums un ieteikums rīcību politikai, kas tiks īstenot šī gada rudenī, kas ir arī liels un apjomīgs darbs ar ļoti lielu praktisko pienesumu, un ir iesniegts iepriekšējā gadā pieteikums Hēras projektam, kurš, diemžēl, netika apstiprināts, bet plānojam arī vēl šogad gatavot pieteikumu fundamentāli lietišķās pētījuma programmai, balstoties uz iepriekšējām zināšanām un iepriekšējā pētījuma rezultātiem, iezīmējot
jaunus virzienus. Tad nākamajā slaidā akcentēju, kā jau minēju, mums ir tātad 2 sekmīgi aizstāvēti maģistra darbi projekta tematikā un notiek regulāra programmu satura pilnveidošana, ir papildināti studiju kursi gan bakalaura, gan maģistra līmenī, kas nozīmē, kas ir ciešā saiknē, mums institūcija tātad ir daļa no Latvijas Kultūras akadēmijas un mums ir ļoti laba sinerģija starp to, kas notiek pētniecības darbā, ar to, kas notiek uzreiz var tikt ieviest lekcijās un programmu pilnveidošanā. Tad kopumā nākamajā slaidā jūs redzēsiet apkopojumu tam, kas procentāli netiek prasīts, par ko nav jādomā tajā brīdī, kad projektu raksta, bet par ko ir jādomā tajā brīdī, kad projekts tiek apstiprināts. Un es vēlējos ielikt šo slaidu, jo šī ir diezgan daudz diskusiju bijusi ar kolēģiem. Tajā brīdī, kad projekts ir apstiprināts, cik liela ir vērtība no projekta kopējām izmaksām konkrētajai aktivitātei. Un par to domājot, jau projekta pieteikumu sagatavošanas posmā iespējams ir vieglāk saprast tad arī to darba apjomu un procentālo sadalījumu, jo šim ir pretī tad tas finansiālais aspekts, cik daudz no visām kopējām izmaksām mēs attiecinām tieši uz šīm aktivitātēm. Un nākamajā slaidā jūs redzēsiet, ka šeit arī iezīmējās monogrāfijas lielais īpatsvars, kur monogrāfijā mēs attiecinām 36%, jo šīs grāmatas tapšana un grāmata latviešu valodā par tēmu, par kuru nav pilnīgi nekādas šobrīd tātad zinātniskās literatūras, mūsuprāt, ir ļoti liels un svarīgs pienesums Latvijas zinātniskajai telpai. Protams, vienmēr domājam par izcilību, par starptautisko atpazīstamību, par to, kā mēs iekļaujamies Eiropas kontekstā un kas ir tas, kādas jaunas zināšanas mēs varam pienest kopumā radošo industriju nozarei. Tad no praktiskās puses vēl nākamajā slaidā es vēlētos īsi ieskicēt arī projekta izmaksu plānošanu un parādot mūsu budžetu. Un tātad kopumā projekta budžetam ir no viss 70% atalgojumam. Katru gadu un mazliet ir mainības starp gadiem, bet būtībā fundamentāli nav mainījušies. Šis te ir plānots diezgan katram gadam vienādās summās, ko mēs uzreiz paredzējām, zinot, ka mums ir ļoti svarīgi stiprināt šo te starptautisko atpazīstamību un pienest savas zināšanas asociācijās, organizācijās, kuras veido regulāru zināšanu apmaiņas konferences un tiešām ir nozarē nozīmīgākās komandēji. Mums bija viena no lietām, kurām mēs sapratām, ka ir jāfokusējās un ka tam ir jāparedz līdzekļi un protams, ka tāpat ir nepieciešams papildus piesaistīt līdzekļus ar šiem no programmas finansējuma. Mums visu to apjomu ar komandējumiem, ko mēs bijām ieplānojuši, tur sanāk, ka tad vienam pētniekam uz katru konferenci, bet mēs gribam ļoti mērķiecīgi arī jaunos pētniekus iesaistīt un arī viņiem dot iespēju prezentēt konferencēs. Tā kā tur mēs skatāmies arī vēl ne programmas ietvaros, bet papildus, ja kaut ko varam finansēt, tad tas ir svarīgs aspekts, par ko mēs domājam. Pakalpojumi tieši saistībā ar šīs grāmatas izdošanu ir mērķiecīgi ieplānoti šajā kategorijā un publicitātes un informācijas tātad nodošanas, un kur ir arī izmaksas, kurām jārēķinās gan prezentāciju dizaina risinājumiem, gan arī, protams, līdzmaksājumi, kuri ir ievērojami arī nozarē kvalitatīvos izdevumos. Netiešās izmaksas ir oficiālās 10% apmērā. Tas laikam arī noslēdzot pieredzes stāstu. Paldies un veiksmi visiem, lai izdodās pētījuma projekti. Liels paldies, Ieva! Pieredzes stāsti vienmēr ir vērtīgi, jo nereti atbild uz būtiskiem jautājumiem palīdz iedvesmoties mirkļos, kad esam iesprūduši nākamajam solim. Un tāpēc mēs turpināsim arī ar nākamo pieredzes stāstu, un tas būs profesors Jānis Kloviņš. Jāni, vai jūs te esat? Mēs jūs pagaidām neredzam, bet es pieļauju iespēju, to daļu ieraudzīsim. Jā, labdien visiem! Es ceru, ka es esmu dzirdams un arī redzams. Tā, dzirdam un nu jau arī redzam, jā, lieliski. Vārds jums! Jā, ļoti patīkami. Vispirms paldies, ka uzaicinājāt. Tiešām man ir prieks arī dalīties pieredzē.
Man prezentācijas nebūs, un es centīšos pastāstīt to visu mutiski, ja. Nedaudz par savu un varbūt arī nedaudz par biomedicīnas pētījumu studiju centra pieredzi ar FLPP realizāciju, jo es diezgan daudz atsaukšos par to praksi, ko mēs esam izstrādājuši kopīgi institūtā, ne tikai mūsu projektos. Ja. Tātad es pats esmu bijis, man ir tas gods bijis par vadītāju būt 2 projektiem, viens ir noslēdzies, un, protams, vienlaicīgs nevar būt tā, ka tas ir automātiski, kad otrs tagad ir realizācijā, ja, ir 2. gads. Tātad tieši kā projekta vadīšanas pieredze un biomedicīnas pētījumu un studiju centrā kopsumā uz doto brīdi aktīvi ir 24 FLPP projekti. Tie gan ir kopā ar sadarbības projektiem, tāpēc arī, teiksim, mums ir uzkrājusies tā diezgan liela pieredze, bet es vairāk varbūt tiešām akcentēšu uz to, kas dotajā brīdī varbūt cilvēkiem varētu būt visnoderīgākais, par to pieredzi, kā veidot šo te pieteikumu, kā panākt, lai viņš ekspertu acīs izskatītos tas labākais. Ja? Un noteikti es sāktu ar to, lai uzrakstītu labu pieteikumu, es teiktu, vispirms, protams, jābūt labai idejai, bet tam ir jāvelta laiks. Un kā mēs zinām, bieži vien mums tā laika visvairāk arī pietrūkst. Ja? Un es šeit pat neteiktu tik daudz, kad ir jāsāk laicīgi rakstīt un tādā garā, bet ir jāsāk laicīgi domāt par šo zinātnisko tēmu. Un, lai to darītu arī institucionālā līmenī, mēs biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, jau laikam, es domāju, kāds 5 gadus esam ieviesuši tādu lietu, kad zinātniskajā padomē pēc iespējas ātrāk mēs veidojam tādu kā projektu apspriešanu. Tad mēs aicinām visus zinātniekus, kuri plāno iesniegt šos te projektus, prezentēt šo ideju un apspriest, ne jau ar domu, lai teiksim, kaut ko kādu ierobežot, bet tieši otrādi, lai palīdzētu dalīties pieredzē. Un otrs nemazāk svarīgs aspekts, ka šie pasākumi tomēr tādu uzstādījumu, ka tas ir gan ne obligāti, bet praktiski obligāti ir, lai palīdzētu pašiem cilvēkiem laicīgāk par to sākt domāt un darīt. Ja? Un, manuprāt, tas ir rezultājies ļoti labā rezultatīvitātē un tiešām šī problēma. Pieņemsim, šogad mēs nespējām, teiksim, tā vienā sēdē to visu izskatīt, kopā bija 20 iesniegumi, mēs veltījām tām 2 sēdes, arī diezgan ilgas diskusijas, bet tomēr tas rada gan to vairāk sapratni par to, kāda ir pieredze, ko nodod citi kolēģi, gan arī nedaudz pakritizējot idejas, tad rodas tās jaunās. Ja? Ko darīt, ja tādas situācijas nav? Es noteikti tomēr teiktu, apspriežiet savu projektu ideju ar kādu. Ja, teiksim, es zinu, ka es personīgi iesaistu arī studentus visus šajā projekta sagatavošanā, par to jau sākam laicīgi runāt, lai nav tā arī, ka kādas lietas, ko mēs iedomājamies, vieglāk izdarīt, beigās tie cilvēki, kas praktiski strādā laboratorijās, ja mums, protams, ir vairāk praktiskie tie pētījumi, ja, ka to tā daudz lietas spēj arī izdarīt, un, protams, arī jaunie cilvēki būs šo pieredzi. Ja? Tāpēc šis laiks, kas tiek veltīts tādai kā idejas apspriešanai, manuprāt, ir viens no tiem pamatelementiem, lai projekts būtu veiksmīgs. Otrs varbūt no tādiem, kas varētu būt kā vispārīgiem ieteikumiem, un varbūt man tīri personīgi visvairāk palīdzējis, ir tas, ka man ir šī pieredze arī grantu vērtēšanā, kas ir bijusi vērtējot daudzus projektus daudzās valstīs, gan Eiropas komisijā, gan citu valstu zinātniskajās padomēs. Un te jāsaka, arī es aicinātu visus, kuriem arī jaunos cilvēkus, kuriem kādreiz varbūt uzaicina, nevar saprast, vai ir vērts piedalīties tādās vērtēšanās noteikti ir, jo pēc būtības, es laikam varētu pateikt godīgi, tikai redzot, kā esot tajā otrā pusē, saprot arī kādas kļūdas tas ir pieļāvis pirms tam projekts rakstot, kas ir akcentēts un kas nav. Ja? Tas ir viens no tādām lielām vērtībām, un ja tādas pieredzes nav, tad mans nākošais ieteikums būtu
rakstot projektu, iedomājāties sevi vērtētāju vietā. Ja? Ja jūs zināt, ka šī kaut kas nav uzrakstīts labi, kaut kāda ideja vai kaut kas, un ja tur iespējams piesieties, tad tā arī notiks. Ja? Tātad par to domājat, kā uz to skatīsies vērtētājs. Tālāk, ja mēs runājam jau par varbūt atsevišķām tādām kā projekta sadaļām un vispārīgām lietām, ko es savos projektos vienmēr cenšos ielikt, protams, ir arī daļēji sasaucas ar iepriekšējo, tas ir tā pārskatāmība projekta. Ja? Protams, vismaz man vienmēr ir tā, ka rakstot šo projektu, tas teksts, kas ir uzrakstīts, krietni pārsniedz tos 12 vai vienalga vai 10 vai cik lapuses ir atvēlētas. Bet ir vienmēr jāsaprot, ka nevajag censties to visu sabāzt, pēc sakompaktēt, lai būtu vairāk teksta. Tieši otrādi vajag to darīt pārskatāmīgi, jo nekas arī no vērtētāju puses tā es teiktu, pat nekaitina, kā nepārskatāms projekts. Ja? Noteikti projekts ir jāsāk ar galvenajiem mērķiem un uzdevumiem, tā lai viņi uzreiz ir pamanāmi. Tīri no praktiskā viedokļa, lai vērtētājs var visu laiku atgriezties un apskatīties, kas tad īsti bija, kā tālākais teksts tam atbilst un tādā garā, un tiešām izcelt tās lietas, ko jūs gribat izcelt, tas ir tas būtiskākais, kas ir noteikti nepieciešams šādā projektā. Un tas, kas ir vēlams arī no tādas kā kopējās struktūras, es teiktu, lai viņi tiešām visi cauri izsekojuma. Jo bieži vien ir tā, ka mums nesakrīt, teiksim, tie galvenie mērķi, kas ir parasti, tas, ko mēs saucam par objectives projektā, ar tālāko aprakstu, parasti vai veidojot darba pakas, un tas atkal ir viens apgrūtinājums saprast, kas tad tiek darīts. Respektīvi, labāk, ja tā kārtība seko tieši tāda projekta aprakstā izpildījumā, tāpat kā viņa atbilst arī galvenajiem projekta mērķiem, tad viss ir ļoti pārskatām. Tad, kad es prasīju, ko no manis sagaida, man teica arī, tad pasakiet kādus knifiņus, ja, ko es izmantoju gan projektu rakstīšanā, realizācijā un tam līdzīgi. Tad, protams, viena no tādām lietām kas manuprāt, vienmēr nostrādā, ir tiešām labs attēls, kurā pēc būtības ir attēlota visa projekta struktūra. Ja, viss šie attēli vienalga, vai tas ir tā kā galvenās darbības, vai šī darba pakas jau izpildījuma līmenī, ja, bet tas ir neizsverami arī vērtētājiem, ja viņš visu projektu redz vienā lapusē, ja, tad tas daudz vairāk pasniedz to ieguldījumu, un arī no otras puses bieži vien veidojot šādu attēlu, mēs bieži vien saprotam, kas viņus varbūt pietrūcis, tāpēc ļoti vairāk, es neteiktu, jo vairāk, jo tas arī varbūt kaitinoši, būs ļoti daudz un nenozīmīgi attēli, kas tur varbūt kaut ko tikai kvadrātiņas savieno būtiņām, ja, bet ja tas ir tāds tiešām pēc būtības atainots galvenās darbības, tas noteikti ir vērtīgi. Šādā ziņā man pat būtu interesanti, ja veicot nākošos varbūt projektu vērtējumus, es nebiju, teiksim, Arnis varētu paskatīties, vai tie cilvēki, kuri ir likuši attēlus, vai tiem veiksmīgāki projekti nekā tiem, kuriem nav, bet varbūt to dara visi tā, ka es jau nezinu, jā, tas varētu būt tiešām tāda interesanta lieta, ko arī varētu pavērtēt, jo no visas pieredzes ir jāmācās. Tātad, protams, es laikam nestāstīšu, kā ir jāuzsver zinātniskā ideja un metodika. Ir skaidrs, ka tai zinātniskai aktualitātei ir jābūt saistītiem ar pieteicējiem. Tas vienmēr tiek būtiski vērtēts, un tā ir viena no tādām svarīgākām lietām. Bet, protams, ļoti nozīmīga daļa, kas bieži vien netiek īpaši izcelta, ir šī ietekme vai tas, kas ir impakts angliski, ja, kur bieži vien tiešām varbūt arī tiem cilvēkiem, kuriem nav pieredzes, īsti nezinu, ko tur rakstīt, un tad rezultātā sanāk teksti, kuri ir tādi vispārīgi, varētu pat teikt, nolūdināti, it kā viss ir pateikts, bet nav ar ko izcelties. Un šeit tas tiešām
arī mans ieteikums būtu neatstāt šos pēdējo brīdi, bet par to ieteikumu padomāt, ja? Un arī no vērtētāja pieredzes es varu teikt, ka tad labākos vērtējumus vienmēr izpelnās tie, kur ir sajūts tas, ka cilvēks par to ir domājis, ja? Es varētu varbūt piemēru, jo noteikti mūsu jomām tie pētījumi, pat ja viņi ir fundamentāli, tad bieži vien liekas, es atklāšu kaut kādu dabas procesu, ko tad tur tālāk, ja? Es nevaru uzreiz pateikt, vai viņš tiks pielietos, praksē vai nebūs praksē kaut kas, ko mēs atklājam cilvēka organismā, kā darbojas, bet es ieteiktu padomāt par to optimālo situāciju, ja, apsēsties un tiešām kopā varbūt pat ar kolēģiem un izdomāt tātad, tajā ideālajā situācijā, ja tiešām tie sasniegti projekta mērķi, ne tikai tas arī kādi viņš tālāk tie teorētiski varētu tikt izmantots, bet iekļaut tajā aprakstā tos praktiskos soļus, ja tas ir, kaut kāda jauna ārstniecības metode mūsu jomā vai kaut kas tam līdzīgs, tad kas ir nākošais solis, kas pēc projekta noslēgšanas būtu jādara, lai tas tiktu sasniegt. Un to droši var likt iekšā tādā impaktā noteikti apjomā, un tad arī vērtētājiem un pašiem būs skaidrs, kāda tad ir tiešām īstā projekta ietekme. Ja? Un līdzīgi tas attiec, protams, arī uz sociālo vai uz izglītības ietekmi un tādā garā, bet katram pašam, izdomāt tos potenciālos, kas, protams, ir varbūt ārpus projekta, pēc projekta solīši, bet kuri būtu vajadzīgi, lai šo ietekmi radītu. Un, protams, nav noslēpums, ka tā izpilde sadaļa projektā ir ļoti svarīga, jo nenolieksim projektu lielā mērā vērtē pēc tā vadītāja. Ja? Un šeit mans ieteikums noteikti ir, kad CV ir jābūt kodolīgam. Noteikti nevajag censties uzskaitīt visus iespējamos sasniegumus un sarakstīt garus paladus ar publikācijām visu pārējo. Ja? Bet tas, ko es vienmēr iesaku cilvēkiem darīt, ir, apsvērt ne tikai tādus kā bullet punktu veidā tos galvenos vai no amatus vai sasniegumus, bet tiešām tā tekstuālu informāciju par katru cilvēku karjeru. Un, manuprāt, tas īpaši noder tieši jaunajiem zinātniekiem, kuriem varbūt nav tik daudz šo publikāciju vēl, bet izcelt pat sīkas lietas, ja viņš ir kaut ko īpaši izstrādājis iepriekšējā darba posmā, un tas rezultējies kaut kur aprakstīt šo arī vairāk detaļās, un tas tiešām ļoti noder. Un, protams, manuprāt, tas vienmēr ir bijis, lai gan, kā mēs redzam, pēc tā apkopojuma nav tā, ka jaunie zinātnieki būtu mazāk veiksmīgi, bet, protams, te ir nedaudz tas negodīgums, kad jauniem zinātniekiem vēl nav tās publikāciju bagāžas. Es ieteiktu noteikti nekautrēties to arī projektā aprakstīt šo te pašu situāciju, ja, un to motivāciju, kāpēc šis projekts tiek rakstīts. Vai tā ir jaunas grupas izveide, es domāju, nav nekāds arī, tā nebūs liekvārdība, ja tiek pateikts, ka Latvijā mums ir šie postdoc granti, bet mums nav tāda īpaša granta, kas tiešām jau būtu jaunajiem zinātniekiem savas grupas izveidē, savas grupas finansēšanai. Un bieži vien vērtētājs to varbūt nezina. Ja, viņš lasa projektus un viņš varbūt nezina, ka mums Latvijā tā nav sadalīts pēc pieredzes šie te grantu schēmas, ja tas, un šāda papildus informācija arī palīdzēs viņam norientēties. Ja tādas šie knipiņi, kurus mēs liekam, liekas, ka varbūt tā būs kaut kāda lieka informācija, bet noteikti var palīdzēt arī aprakstīt to situāciju. Ja mēs runājam jau tad par noslēgumā par to, tad kāda ir tā personīgā pieredze, tad, kad grants tiek saņemts, viņš tiek pildīts. Man jāsaka, man laikam būs diezgan grūti tādas daudz praktiskas administratīvas lietas komentēt, jo Latvijas biomedicīnas pētījums studiju centrā mums ir šis projektu atbalsta grupa praktiski izdara tās visas administratīvās lietas, tiešām atgādina, kad jāraksta kāda atskaita, bet visas finanses un viss pārējais ir ļoti, ļoti labi nostādīta un protams, bet tai pašā laikā ir jāseko līdz, protams, manuprāt, pašam galvenajam šeit zinātniskajam procesam,
Un šeit noteikti, es vēl nezinu savā pieredzē tādu grantu, kurš būtu gājis tieši tā, kā ir uzrakstīts papīra pieteikumā. Ja? Un ir skaidrs, un tāpēc uzsvērt, ka pēc būtības tas ir jāņem vērā patiesībā jau rakstot to projektu. Ja? Jau rakstot projektu, ir jābūt tomēr plāniem B un C, kas notiks, ja nepiepildīsies šī hipotēze, ja nenotiks tas vai nenotiks kaut kas cits, kas mūsu eksperimentajā jomā ir pārsvarā lielākā daļa no gadījumiem, kad mūsu tās jautās hipotēzes nebūtu nepiepildās. Ja? Un ielikt to, teiksim, gan kā risku aprakstā projektu pieteikumā, gan arī pašiem sev jau patiesībā darba plānā iestrādātās rezerves daļas, kas notiek, ja paša galvenā hipotēze nepiepildās. Jo tad mēs, un tas ir tas, kā es arī vienmēr centies veidot šos projektus, lai pēc tam nav tā, ka ir jāveic tādi grozījumi, kas tiešām pēc tam ir grūti varbūt pamatojami un apstiprināmi. Ja? Arī noteikti tātad savukārt, ja mēs redzam, ka ir jāgroza projekts, vai nu kaut kādu iemeslu dēļ tiešām kaut kas mainās diezgan radikāli, protams, to vislabāk darīt laicīgi. Un tiešām lai to var nokomunicēt gan ar Latvijas zinātnes padomi, bet par to padomāt. Un visbeidzot, protams, vajag vienmēr ļoti nopietni veltīt arī šo uzmanību zinātnisko atskaišu sagatavošanai, jo reizēm liekas, ka viss ir pats par sevi saprotams, ka pat tad ir lietas izdarītas, bet varbūt kaut kas nav sanācis, bet to var ļoti viegli pārprast šie vērtētāji, tāpēc pēc būtības tas ir pie atskaites, es teiktu, ir jāpiestrādā tikpat daudz, kā pie jebkuras publikācijas, un tas tiešām ir ļoti nozīmīgi, un atskaites atkal labā pusē ir tāda, ka tiešām pēc būtības atskaitē jau vērtē to padarīto darbu, un līdz ar to var ielikt tiešām arī varbūt tos eksperimentus, kas nav noslēgušies ar tādu rezultātu, bet vismaz vērtētājs redzēs to izdarīto darbu, sapratīs, kas ir darīts projektā, un it īpaši gadījumos nevienmēr tas ir sanācis tā, kā vajag. To vienkārši nevajag noklusēt, to visu vajag atskaitē aprakstīt. Man noteikti būtu ļoti daudz citu ideju, bet tā, ka mans laiks ir beidzies, tad es arī nekad neesmu liedzis konsultācijā, kādam ir vēlme tiešām man kaut ko konkrēti paprasīt, tad droši mēs arī Latvijas universitātē mums ir kurs, kur mēs doktorantiem šādas tēmas lasām. Tātad tie, kuri no Latvijas universitātes var arī tur vēl, es nezinu, vai tur var pievienoties lekcijām, bet jā, tāda iespēja arī. Tā kā, liels paldies.